Vai par nākošo dzīvi arī kaut ko var noskaidrot? Nākošo neesmu mēģinājis noskaidrot, bet mēs jau apmēram varam saprast, ko mēs darām nepareizi šajā dzīvē, vai ar ko mums nāksies šā vai tā. Ja ne nākamajā, tad kādā no nākamajām dzīvēm tā kā sastapties un izpirkt kaut ko. Es īsti nezinu, jo cik es esmu pētījusi arī ar cilvēkiem, kurus es tā kā ievedu tajā stāvoklī, ir tā, ka es esmu runājis par šo, vienu konkrētu sievieti izvadāju kā augstu, un viņa stāstīja, ka viņa, man likās ļoti savāds tas, ko viņa stāstīja, jo tur bija tāda tā kā, viņa teica, ka viņa ir kaut kāda dvēsele, kas attīra citas dvēseles. Es īsti nezinu, ko tas ir. Viņa teica, ka tur nāk, viņa ir balta, pati tāda, un tur nāk tumšas kaut kādas. Es atceros, viņai saka, tās ir tā kā tās, kas uz zemes kaut ko sliktu darīja. Viņa saka, ka, tā kā sliktu, tā kā kaut ko, bet, viņa tā kā viņai grūti bija ieterpt vārdos, to viņa emocija ir, bet saprast, kā to ieterpt, viņa nevarēja. Un tad vienmēr sakot, viņa bija kaut kāda dvēsela veids mazgātāja, kas attīrīja citas dvēseles no kaut kādiem briesmīgajām tām dzīvēm. Un tad viņai tur gājām tālāk, un es viņai jautāju, kā viņa izvēlas savu nākamo dzīvi. Vai viņa jau zināja iepriekš, kas viņa būs nākamajā vai ne. Un tur sanāca tā, ka šajā dzīvē mēs nezinām, ko mēs darīsim nākamajā. Līdz ar to mēs tikai, kad nomirstam, es no viņas sapratu, ka mēs sagaidām kaut kādus konkrētos dvēselītes citas, parunājamies ar viņām, parunājamies ar vēl kaut kādām pilnīgi svešajām, un tad mēs veicam kaut kādu vienošanos, un tad viss tā kā sarunā nāk lejā. Kaut kā tā tur tas notiek, jo... Bet arī augšā nav tā, ka viņi tur atpūšās, cik es sapratu, viņi tur kaut ko dara. Viņi tur kontaktē ar citām, viņa stāstīja, ka viņi attīra tās dvēseles, viņi pēc tam jūtas nogurusi, un viņi patiek kaut kur attīrīties, kaut kādā gaismā, un nāk atpakaļ un atkal. Vienmēr sakot, visu laiku viņi palīdz kaut kādām dvēselēm, kuras ir ļoti cietušas. Es nezinu, vai tie ir pašnāvnieki, vai tie ir ļoti slimie bieži, bet vienmēr sakot, kaut kas ir ļoti piesārņojums. Un pēc tam, jā, kad viņa dara kaut kādu paralēlu savu darbu tur augšā, un tad viņi kontaktējas ar citiem, un tad viņi, kad izdomā, ka jāpārdzimis, viņa sagaida vēl kādu, ko viņa vēlas tā kā kopā iziet kaut kādu dzīvi, jo, acīm redzot, ir vajadzība kaut kāda. Tur ļoti daudz, cilvēki dažādi stāsta, bet jā, lielākoties mēs tikai, tad, kad nomirstam, tad mēs veidojam to nākamo dzīvi.